Skolēnu brīvlaiks beidzies, bet ziemas prieki turpinās, jo īsta ziema jau ir klāta. Skolēnu brīvlaikā Daugavpilī bērniem bija daudz iespēju kārtīgi atpūsties, un ne tikai slidotava ar mākslīgo ledu vienības laukumā bija populāra. Centrālajā parkā ar sniega lielgabalu palīdzību izveidots kalniņš. Uzņēmuma labiekārtošanas speciālisti periodiski atjauno kalniņa segumu, jo laika apstākļi ir mainīgi. Sniega kvalitāte ir optimāla, lai izmantotu sniega kalnu ne tikai mīnusa temperatūras, bet arī plusā. Mākslīgais ledus patīk ne visiem, tāpēc 6. janvārī pagalmos uzsāka dabīgā ledus lidotavu ierīkošanu. Process ir diezgan dārgs un darbietilpīgs, un tas ir tā vērts. Bērniem tagad ir lieliska iespēja nevis sēdēt mājās pie datora, bet iziet ārā un paslidot. Uzsākts darbs pie vairāku slidotavu izveidošana. 2 būs, kā parasti, pie volejbola Skandavas ielā. Tur viena priekš hokejistiem vairāk, kuri borti būs, un otra lielāka nedaudz priekš vienkārši slidot tie, kas vēlas. Tāpat arī regulāri mums slidotavas ir Daugavpils Cietoksnī. Parkā, kad sniega būs vairāk un borti būs jau izveidoti, arī šeit sāksies darbība. Noteikti jaunā Forštatē, jo tas ir liels mikrorajons, ir viena vieta, kur arī tiks veidota slidotava, un iespējams arī Ķīmijā, bet arī dažās vietās, kur ir šie mākslīgie vai arī dabīgie ūdenskrātuves un aizsilušas un pietiekoši labs ledus, tad arī var izmantot jau tiek izmantots arī slidošanas tādām aktivitātēm. Maziem Daugavpils iedzīvotāju un pilsētas viesiem vēl ir iespēja pabūt pasakā. Salaveces un Rūķīši pēdējo reizi gaidīs visus Rūķu mājā vienības laukumā 7. janvārī no 15. Rīt mūsu salavecis dosies uz mežu, uz mājām, gatavoties jaunajam gadam. Ziemas prieki Daugavpilī turpinās.